Salīdējis kalniem saka parādīties. Kāpēc to varētu? Viss ārsti iesaka. Savs pievilcis, vāc apakaļ. Labi, mēs esam dabūjuši vietu, kur palikt Šveicē. Jā, kaut 300 km jātiek. Ja ne šodien mēs tiekam, tad rītā... Šodien tiksim. Jā, nu jā, tad jā. Jūra mīļākā dziesma. Tikai nevien vārdu. Ejam mēs pa ceļiņu, mums te tāds skats ir. Dodamies atpakaļ uz Šveici. Dodamies atpakaļ uz Šveici. Tik skaisti. Tikko ūdeni dabūju jūras jau vietā ārā, man vēl jāgaida. Paldies! Čau! Čalim aizgāja cietiņš. Kā tu prasīji to ūdeni kaut ko? Var dabūt ūdeni, ne pa tēmu latviski. Vai viņi saprat? Ej, tu nosti garšīgi persiki! Nenormāli! Man liekas, ritīgai īstie no laukiem. Tajā veikaliņā bija. Jā, viņi tādi sulīgi, rītīgi forši, nenormāli. Kamēr es te atpūšos gluži, es domāju, spēlēt basketbolu ar Itālu. Tā, ko viņi te spēlē. Wow, 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 wow. Čaus iemet. Beidzu! Uzspēlēju! Ar Itālu uzspēlēju. Un vinnēja. Un vinnēju, jā, ritīgi forši, parunājām vēl beigās. Nu jā, viņš vēl prasīja, cik ilgi būšu. Viņš vēl gribēja kādu dienu, bet karsts. Spēlējām līdz 10 punktiem, kā viņš teica. Beidzot uzspēlējām vēl pēc citā valstī un vēl tādā foršā vietā. Jā, mēs esam tagad uz gangsteru tievajām ieliņām, kur ir ritīgi šauvi. Mēs cerams, ka neviens neiznāks. Viņš mums tēmē. Tikām otru pusi tiltam. Tagad ejam atkal uz priekšu. Un te vēl projām ir tās šaurās bailīgās ielas, kur liekas no balkona iznāks ar pistolēm. Pistoles! Cilvēki. Tūlīt uz mums skatīsies, tagad uz dīvaņiem skatās. Tikko mēs reāli atnācām uz vienu vietiņu, mēs nezinājām īsti, kur lai mēs stopējam, jo te visur ir bāns un augšā uz tilta arī ir bāns. Un mēs īsti pat nezinājām, uz kur pusi tad atbrauc šī mašīna. Un es piegāju pie cilvēkiem, pajautāju, uz kur pusi, un tad viņi man paskaidroja, un tad viņi teica, ka viņi arī mūs saprat to, ka mēs gribam stopēt, viss ir kārtībā. Reku jūras. Rekur jūras. Un es parunāju mīļu, un viņi saka, ka tur jābrauc uz Milānas pusi un jāgriežās pa citu ceļu. Jurī, pagaidi. Nu, un tad viņi teica, ka ir 2 ceļi, un mums uz Milāno, un kur mēs jau bijām, kur mums vispār nevajag. Un vēl viens ceļš uz to kuļo? Komo kaut kāds, jā. Un tad es tur runāju ar tiem cilvēkiem, un es viņam pasaku, viņi prasīja, kur mēs, no kurienes esam. Es teicu, no Latvijas. Reku Juris. Rekur jūras. Un tad viņi tā, wow! Un tur, nu, ķip laikam baigi tālu un šat tā. Un tad es viņiem saku, jā, mēs ceļojam un Reku Juris. Rekur jūras. Un tad es viņiem, tad viņi sāku prasīt, vai jums ir laiks. Tad es prasīju tieši kam laiks, un tad viņi teica, nu varbūt mēs varam aizvest, jūs tur 6-7 km izmest ārā, un jūs uz īstā ceļu varēsiet stopēt. Piekritu, un viss. Tagad mēs gaidīsim kādu stundiņu laikam, bet mums ļāva arī, pusstundiņu, Mama? No. Čau. No. Atbrauks pakaļ uz Itāliju. Jā, darīt man nav ko. Nu, bišķi atbrauc un aizved mūs uz vienu vietu un brauc mājās. Neko nezinu. Paši tiksiet mājā. Nu jā. Padziedās. Ir tāds... Man jāstrādā, kur jūs esat tagad? Vēl projām Itālijā, bet mūs līdz vedīs bišķiņu uz priekšu cilvēki. Ideāli. Davai tagad dziedam. Ādāe.
Kandāe. Davai viss māmotājs, liek klausulīnos. Okay. Straight, yeah. The direction is here and it takes about 30 kilometers. Yeah. Okay. Or something. Okay. 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 Thank you. Thank you. Bye-bye. Have a good trip. Yeah, thank you. Bye. Esam uz ceļa, kur īsti nav ceļa. Juris iet pa asfaltu, es arī eju pa asfaltu. Maucam uz kalnu, cerams, ka būs kāda pietura īstenībā. Varēsim beidzot stopēt. Nu, kas tur darās? Skās, ka bišķiņ vēl būs jāpaiet. Juri! Jaki! Hei! Juri! Kas tie tādi ir? Krītiņš, ķēpai, zīmuļi vai jotiņš? Vokas tie ir zobbakstāmiem. Jurim ir taisnība. Jurim bieži taisnība. Zobu bakstāmie, ja kādreiz kaut kas zobos ieķerās. Ej, taču mājās! Čalis vienkārši kaut ko ārdā. Ko tagad darīs? Apkakājies, ne? Ha! Nu jā, lielais varons ies pa ceļu, kur mašīnas brauc. Nu, apkakājies, nezināju, ka jūs šeit jānāk? Jā, tagad Pilnīgs ķipat tagad baigi attaisnojās, jo filmē viņi. Viņi jau visu redzēs, es tev rādīju, uz kur virzienē. Nu jā, es jau tam var rādīt. Kāds iet uz turien pēkšņi? Reku caurums, tu muļs! Ir tur tā! Taisa, cik etā mēs tur tā nācam. Mēs stopējam un mēs gribam aizmaukt uz Lugano. Juris ir profesionāls stopētājs. Viss notiek, mēs stopējam. Aizgāju reāli pakaļ ūdenī uz vienu restorānu. Un vēl mums ar Juru dabujām šitāds restorānu pudeles. Ritīgi krūtās pavēl. Ej, nost kā varēsim dzert. Kur ir? Un atkal mūs aizved nedaudz tālāk. Viņš bija ugunsdzēsējs. Un mums izlaida atkal kaut kādā pilsētā un mums atkal jāmeklē vieta, lai tik tālāk. Mēs esam tepat pie Šveices robežas. Es domāju, ka mēs tiksim. Pasaka! Ko lai pasaka, dodamies atkal ārā no pilsētas. Vēl projām Itālijā, un te ir baigi atkal skaisti. Mums paņēma jau 2 minūtēs. Tātad tā, mums paņēma šveicieti. Viņš nerunā ne angliski, ne krieviski, ne latviski, un mēs vispār nesaprotam, viņš vispār nerunā angliski. Vispār ne. Un viņš visu laiku itāliski runā, un mēs neko vispār nesaprotam. Mēs centāmies ar līdzīgi. Jā, bet sapratām, ka viņam ir kaut kas papīti jāatved, sunītim kaut kas ar ķepiņu, un tad viņš brauks uz Lugano. Nu ko, labvakar. Vakars ir klāt. Esam tikuši Šveicē, bet mazu gabaliņu šodien esam nobraukuši. Šodien nebija laba diena. Pa pilsētām staigājām daudz, bet nu vismaz esam tikuši Šveicē. Tagad būs atkal interesanti uzzināt, kur mēs šodien gulēsim, jo tā izskatās, ka vairs mūs neviens nepaķers, jo tomēr tumšo paliek. Mūs gaida jau siltas gultas. Es zinu, davai, tiekam kaut kā. Kā? Es nezinu. Labvakar! Pagad nespīdini. Labs vakars jūs mājās.
Jā, opši mums ir tagad vieta, kur palikt ar telti. Jā, mēs tikām no tās pilsētiņas ārā. Mūsu viens ritīgi reāls čals aizved. Kurī zāli un dzerpiestūri. Jā, viņš kurī zāli piestūrs un audzē. Bet viņš pilnīgi normāls. Viņš pilns ar tetovējumiem, bet ritīgi reāls čals. Un labi, tagad mēs rādīsim tūri. Izstāde grafiti. Mēs esam galvenie žūrijas komitejas locekļi un mums jādod atzīmes. Atzīmes. Tātad esam šajā tunelī sanākuši un sāksim ar parasto intro darbu, kas ir pa kreisajā pusītē. Valītis kopā ar cilvēku. Valīts kopā ar cilvēku, kopā ar rūsiņām un ieplīsušo sienu. Iesim tālāk uz šo sienu. Tātad. Ļoti sarežģīts darbs. Jā, nedaudz detalizēts. Jā, ļoti detalizēts, bet krāsu izvēle. Es, piemēram, došu šim darbam 9. Jā, labi, nākošais. Pretī. Pastieties, piemēram, šis darbs. Vot šite ir vienkārši ļoti skaists un ļoti sarežģīts darbs. Līnijas izstrādāts, viss skaisti. Es dodu 10. Šim mēs dodam 10, tieši tā. Ejam tālāk. Šis darbs ir tāds, kur viņam ļoti patīk to darīt, bet viņš vēl mācās. Vēl mācās puika. Es nezinu, dodam starp 8 un 7, nu tā, lai viņam ir kur tiekties, vai ne? Nu jā, nu šeit jau, nu vispār, nu. Lai gan viņam ir pārsvarā baltā krāsa, jā. Nu ir troki. Nu te ir ritīgākais wild styliņš. Nu tad. Iesim mēs būvēt telti. Iesim būvēt telti, apstījāmies izstādi. Jā. Mums ir tunelis. Un kas ir jādara tunelī? Skaistam kopšana. Zini, kas ir? Zini tās šausmanes? Uzspīdini uz mani.